Izdevniecības zvaigzne ABC, Evija Gulbe, Koko un Riko. Lindas Lošinas ilustrācijas. Nedarbs. Riko pie Jāņogu krūma birdināja mutē saldi skābās ogas. Pieēdis pilnu vēderu, viņš devās apraudzīt draugu, no kura pirmīt bija atvadījies pie rabarbaru pudura. Koko laiski gulšņāja zem lielas lapas. Tik siltā dienā atlaisties ēnā bija ļoti patīkami. Turklāt viņš teicami prata neko nedarīt un pats ar to lepojās. Pamanījis draugu, Riko uzsauca: Sveiks! Ko tu dari, vecīt? Koko negribīgi pavēra vienu aci un gurdi murmināja: Nedarbu. Vai, tas nu gan nav labi! Riko uztraucās, ka viņa kā jau tas mēdza gadīties, var iekulties nepatikšanās. Ko tu runā? Tas ir pat ļoti labi! Un Koko apvēlās uz otra sāna. Riko par drauga teikto šaubījās. Kādu nedarbu tu dari? Viņš pajautāja un lūkojās, vai kāds viņus nav ievērojis. Vispārastāko! Koko pakasīja ausi. Lūdzu, tagad netraucē mani! Riko kādu laiku vēroja draugu un tomēr traucēja atkal. Koko, lūdzu atvaino, bet tu taču nedari neko! Koko nepatika tāda uzbāzība un viņš pikti noskaldīja. Vai tad es teicu ko citu? Tieši tā, ja kaut ko dara, tad tas ir darbs, bet ja neko nedara, tad tas ir nedarbs. Pēdējo vārdu viņš izteica īpaši skaļi. Riko atvieglot nopūtās. Varbūt mēs varētu šo nedarbu darīt kopā, viņš ierosināja. Koko apdomājās un sacīja. Tu labāk dari savu nedarbu, bet es darīšu savējo. Citādi pārējie domās, ka tu noskaties no manis. Neviens cits to neprot tik labi kā es. Riko apmulsa. Drauga sacīto viņš īsti nesaprata, tāpēc vienkārši atgulās līdzās. Vispār šāds nedarbs ir ļoti patīkams, viņš iedomājās. Te blakus parādījās ēna. Ko jūs šeit darāt? Atradis abu žurku puikas rabarberu lapu paēnā, mazais pīziņkārīgi izvaicāja. Riko vaļsirdīgi atbildēja. Vai tad nevar redzēt nedarbu? Pādzirdējis, ko abi žurku puikas atkal nodomājuši, Pīs steidzīgi dipināja uz pagrabu un pilnā kaklā auroja. Vecmāmiņ, vecmāmiņ, Koko!